Jā. Labi, tad mūsu pirmais jautājums bija, kā jūs raksturotu Eiropas Savienības fondu ietekmi uz cēlas attīstību pēdējo 10 gadu laikā? Es teiktu, ka tā ietekme ir gan liela un tāda jaudīga un pozitīva ietekme. Kopumā ļoti pozitīva ietekme ir virkne tādu būtisku objektu risināt, tieši piesaistot tās novadam fondu finansējumu, ir sakārtot gan infrastruktūru, gan pakalpojumu, kas kā iedzīvotājiem ir nepieciešami, tā kā es teiktu, ļoti pozitīvi. Jā, tad saistībā ar pirmo jautājumu, kādi jūsuprāt ir paši veiksmīgākie projekti, kas īstenot sesijas izmantojot šos fondus? Tad, jā, mums tie projekti ir daudz un dažādi, man ir jānosauc tādi veiksmīgākie, tad, protams, viens no būtiskām investīcijām bija Cēsu klīnikā, kas ir ļoti svarīgi priekš iedzīvotājiem, priekš pakalpojumu. Otrs, varbūt tāds lielais projekts, kas, man liekas, ir arī ļoti vērtējums tādā reģiona kontekstā, tā ir šī Cēsu koncerta zāle, kas ir tā kā arī uzlabo šos pakalpojumus. Un tad, protams, ir arī dažādi infrastruktūra, ielu infrastruktūras sakārtošanas projekti. Ir arī šis projekts, kur mēs šodien atrodamies, kas ir tā kā radošais un digitālais kvartāls Rainis, kas vēl tikai ir sācis savu ceļu uz tādu pilnīgu pabeigtību, tā kā projekti ir daudz un dažādi. Un, protams, kosmosa izziņas centrs, kas ir arī tāds liels objekts visas Latvijas mērogā. Jā, viens no objektiem, ko jūs pieminējāt, bija Cēlas koncerta zāle, un tad mēs vēlamies pajautāt, kādi mērķi un prioritātes tiks sasniegti izmantojot šos fondus Cēlas koncerta zāles būvniecībā. Jā, tātad pirmais, varbūt tas būtiskākais mērķis ir tas, ka tiek uzlabota pakalpojumu kvalitāte un vispār šī kultūras pakalpojumu pieejamība novadā. Renovējot šo te ēku, tad mēs radījām iespēju, ka ir ne tikai koncerta zāle, bet tur ir arī maza, bet ir kino zāle, un tad vietējiem arī novadiedzīvotājiem, tāpat reģionu iedzīvotājiem, tas ir ļoti būtisks tāds kultūras pakalpojumu centrs, kur atrasties. Tāpat šī koncerta zāle nes uz tādu būtisku pienesumu arī vispār ekonomiskajā attīstībā pilsētā, jo vai ir bijušas kādas grūtības, ar kurām jūs esat saskārusies izmantojot šos Eiropas fondus? Jā, mēs saskaramies ar virkni grūtībām un izaicinājumiem par šo Covid krīzi, tad bija šis karš Ukrainā, tas viss ietekmē dažādas apstākļus, tā skaitā būvniecību. Būvniecības periods bija ļoti izaicinošs, tas ir gan par to, kādos termiņos, gan par izmaksu jautājumiem, tā kā mēs tos pēdējos gadus esam pavadījuši tādā diezgan lielā problēma risināšanas, un tur bija nepieciešams dažādas arī metodas, kā šīs problēmas varētu sekmīgi risināt, un kā šos projektus tiešām īstenot līdz galam, jo tas periods tiešām nebija viegls un tādiem izaicinājumiem kopējiem. Tā kā es teiktu, ka tas arī bija tas pagaidām ir bijis grūtākais, jo pārējās lietas, kas saistītas ar fondu piesaisti, piemēram, tur sasniegt rezultatīvos rādītājus, tas arī ir dažreiz izaicinoši, jo ir kaut kādi periodi, kad tu, piemēram, tos rādītājus nosaka vienus, bet līdz projekta īstenošanai paiet diezgan ilgs laiks, varbūt gadi, un ir daudz lietas, kas izmainās, un dažreiz izmainās fundamentāli, un ir dažādi jādomā risinājumi, kā, piemēram, tad pēc tam nodrošināt, tas, piemēram, uzņēmējdarbības projektos ir diezgan sarežģīts. Izaicinājumi pietiek, bet ir gan globāli, gan tīri praktiski, kas saistīti ar katru projektu ieviešanas procesiem. Jā, tad vai jūs no savas puses varētu pateikt, kāda ir sabiedrības reakcija šiem projektiem, kas ir īstenoti ar fondiem? Es teiktu, kopumā pozitīvi ir. Kopumā tā reakcija ir pozitīva, jo mēs, protams, ka radam jaunas pakalpojumus un uzlabojam infrastruktūru. Es teiktu, ka sabiedrība varbūt pat gribētu, lai viņi ir vēl vairāk un atsevišķās vietās, jo šobrīd mēs runājam ne tikai par tās pilsētas, tās novads tiešām ir liels un tās vajadzības ir ļoti daudz. Un jā, tā reakcija kopumā ir pozitīva. Reakcija kādreiz varbūt ir netik pozitīva par to, kāpēc tik daudz tur vai par maz tur, tas ir vairāk tas cilvēku. Otrs, ko mēs esam darījuši, mēs ar kaut kādiem tādiem projektiem, pēdējā laikā mēs to praktizējam, ka mēs taisam tādu kā tāda publiskā apspriešana, bet rīkojam tādu kā projektu prezentāciju. Mēs pasakām, ka tajā datumā ceļš infrastruktūras objektiem, ka visi ir laipni aicināti, tur tiek izziņots uzsaukums, ka mēs tiekamies ar speciālistiem, un ja pušu sabiedrības loceklis var atnākt, iepazīties ar projektu, parunāt ar projektu vadītāju, mēs pieejam, varbūt tas ir projektētājs, varbūt tas ir kāds cits speciālists, kas šajā projektā ir piesaistīts, un līdz ar to mēs atveram arī diskusijai šos projektus. Mums ir iespēja par to vairāk informēt. Mēs arī cenšamies maksimāli daudz cilvēkus arī informēt par dažādiem projektu aktivitātēm, par to, kas plānots. Man liekas, tā informācija ir tā, kas arī rada kaut kādu cilvēku pieņem, saprot, ja ir arī kaut kas tāds diskutablāks, vai tur kaut kādi jautājumi, kas jārisina vēl papildus.
Jā, tad pēdējais jautājums. Jūs jau teicāt, ka sabiedrība gribētu vēl vairāk. Tātad vai ir vēl kādi projekti, kas jau šobrīd tiek plānoti īstenojot šo fondu? Jā, mums šobrīd ir ļoti īstenībā tāds jaudīgs fondu periods, jo tas ir atkarīgs no kopējiem šiem fondu uzsaukumiem. Un tieši šobrīd ir tāds aktīvs fondu uzsaukuma laiks. Kopumā mums projektu nodaļai, projektu portfelī atrodas, ja nemaldos, 41 projekts, kas ir dažādās stadijās. Mums tad ir plānošana, ieviešana, un tad ir rezultatīvo rādītāju sasniegšana. Lielākā daļa šobrīd ir ieviešana un plānošana. Un tad ir kopējā summa, manuprāt, ir kaut kur 51 miljoni. Tā summa, protams, tur staigā, ja mēs ņemam vērā tos projektus, kas vēl ir plānošanā. Tie ir dažādākie šobrīd ļoti aktuāli ir energoefektivitātes projekti, kas ir ēku siltināšanas projekti. Mums tāda arī ir vairāk gan pilsētā, gan novadā. Tādiem lielākajiem projektiem, kas šobrīd ir, tad ir šī ēka, kur mēs šobrīd atrodamies Raiņa kvartālā. Mēs nākamajā gadā būvēsim nākamo ēku. Mēs šo kvartālu attīstam pēc tāda kā LEGO principa. Pašvaldība ikgadējās attīstās industriālas ēkas. Un pa vienai piesaistot dažādus šos fondu finansējumus, mēs viņu attīstam uzņēmējdarbības vajadzībām. Šī ir uzņēmējdarbības ēka, blakus ēka, būs vairāk pasākumu kultūrai, plus uzņēmējdarbībai, un tad ir vēl viens atsevišķs bloks, kas ir nākamā vēl 3. un 4. kārta, kas būs vairāk mākslas izglītībai. Tas ir tāds liels projekts. Šobrīd ļoti aktuāli ir vīdes projekti, dažādi projekti, kas saistīti ar publisko ārtelpu, ar zilzaļajām infrastruktūrām, tā kā ļoti arī tādi interesanti un specifiski un ir sagatavošanā arī projekti, jo tā zilzaļā infrastruktūra un klimata neutralitāte, tas būs tas, kas visticamāk būs arī nākamajos plānošanas periodā. Tā. Mainījās kopš Eiropas Savienības fonda izmantošanas šajā bibliotēkā? Kas ir uzlabojies? Jāsaka ar to, ka sapnis par skaistu biblioteku cēsīs jau ilga daudzu gadu garumā, un pirms 10 gadiem, gandrīz pirms 10 gadiem, 2015. gada 17. februārī, tad arī šī ēka vēra durvis pilnīgi jaunā, skaistā veidolā. Un projekts ilga 1,5 gadu, un šajā laikā bibliotekā notika ļoti liels izmaiņas, jo 2 stāvu vietā šī ēka ieguva 4 stāvus. Tātad mums ir gan liela krātuve, kurā mēs varam uzglabāt grāmatas, gan mums ir vides pieejamība. Līdz ar to ēka kļuva daudz skaistāka, daudz modernāka, daudz pievilcīgāka. Un varbūt arī savā ziņā šie iesīkstējušie stereotipi no padomju laika, ka bibliotekas ir tumšas, drūmas, klusas vietas, absolūti tika salauzti. Mums jau 2015. gadā, nepilna gada laikā, lasītāju skaits šajā bibliotekā, reģistrēto lasītāju skaits šajā bibliotekā pieauga vairāk kā par 1000 lasītājiem. Jā, varbūt jūs varat pastāstīt, vai ir bijušas kādas atsauksmes, kas bijušas pēc rekonstrukcijas, ka tiešām, pateicoties fondiem, ir labāk un patīkamāk nākt? Ir tā, ka ļoti daudz apmeklētāju, varbūt kādreiz bija apmeklējuši bibliotekas skolas laikā, bērnībā, un tieši tagad tas arī parādās, ka šī paudze, kuri tagad ir apmēram 40 gadnieki, viņi sāk atgriezties bibliotekā. Bet kā viņi atgriežas? Viņi atgriežas pateicoties saviem bērniem. Jo mēs ļoti intensīvi strādājam ar skolām, ar izglītības iestādēm, bērnu dārziem, pirmsskolas grupiņām, lai tikai šos mazos lasītājus motivētu kļūt par bibliotekas apmeklētājiem, jo šī ir lasītu veicināšanas programma, pie kuras mums ir jāstrādā, un šie mazie bērni ir tie, kuri atved savus vecākus. Un tad, kad atnāk vecāki ar tekstu, man bērniņš visu nedēļu mājās runāja, lūdzu, aizvediet mani uz biblioteku, kur es biju ar bērnu dārzu. Un, kad atnāk vecāki pēc tās nedēļas, piemēram, ar savu bērniņu, viņi saka, es nekad dzīvē neiedomājos, ka bibliotekā var būt tik skaisti, tik krāsaini, tik omulīgi, un ka tā ir šī drošā vieta, kur es savu bērniņu droši varu palaist arī pēc stundām. It īpaši to izmanto vecāki, kuriem ir mazie bērniņi, 1., 2., 3., 4. klase, jo ne visos darbos var bērniņi sēdēt blakus. Un faktiski biblioteka ir kā tāda pagarinātā grupa, kur bērni ļoti labprāt uzturās pēc skolas. Jā, labi, un tad tāds pēdējais jautājums no mūsu puses. Vai jūsuprāt būtu vēl kaut kas, kur varētu šajā bibliotekā investēt Eiropas fondus? Varbūt tagad vēl kaut ko uzlabot tā, kā ir pagājuši gandrīz 10 gadi, vēl kaut ko jaunu, kaut kādas inovācijas?
Jā, diemžēl pirms 10 gadiem bija ļoti skaisti izstrādāts projekts, bet jau tajā laikā pietrūka finansējums. Tajā laikā tas bija nepilns $500 000, kas pietrūka. Šobrīd tā jābūt lielāka summa, un bibliotekas projekts netika realizēts pilnībā. Jūs ārpusē iziesiet un redzēsiet, mums ir tāda brīva vietiņa vēl, kur bija plānota piebūve šai ēkai. Tā būtu piebūve 2 stāvos. Tajā laikā tur bija domāta izstāžu zāle, konferenču telpa, taču 10 gadi ir pagājuši, un šobrīd mēs jau saskatām, ka tās būtu jau citi pakalpojumi, kas tur tiktu ieviesti, jo mums Cēsīs ir arī vēl viena biblioteka, kura šobrīd saucas Cēspilsētas Valdemāra biblioteka, un tātad tā ir literatūra, pielāgotā literatūra, tātad ir gan vieglajā valodā, gan lielākā formātā, gan braila rakstā, gan audio grāmatas. Un tas būtu ļoti, ļoti vērtīgi, ja mēs varētu šīs bibliotekas fondu integrēt mūsu bibliotekas fondā. Un, lai to realizētu, jā, mums būtu nepieciešams papildus telpas. Jo šobrīd mēs arī esam sapratuši otru lietu, lai cik ļoti bērniem šeit patiktu uzturēties. Un tāpat arī pieaugušiem 2. stāvs mums nav bezizmēra stāvs. 2. stāvā viss ir atvērtais plānojums, tur nav skaņas izolācijas. Un bērniem netraucē pieaugušie, bet pieaugušiem traucē reizēm bērni ar savu skaļo čalošanu, ar spēļu spēlēšanu, jo mēs nevaram katram bērnam aizlīmēt mutu un lūgt, lai viņš šeit uzvedas absolūti klusi, jo viņš par visu ir tādā sajūsmā, ka viņam šīs emocijas ir jādala pārējiem. Tāpēc ļoti iespējams, ja šāds projekts mums varētu nākotnē īstenoties, ka tieši šī piebūve būtu savā veidā šī bērnu bibliotekas pasaule, vai bērnu nodaļas pasauli, jo tad tiešām bērni netraucētu visiem pārējiem apmeklētājiem, un arī viņi varētu justies vēl brīvāk un labāk šajā ēkā. Mums tāds pirmais jautājums būtu, kā jūs raksturot Eiropas Savienības fondu ietekmi uz Cēsu attīstību pēdējo 10 gadu laikā? Es domāju, ka bez Eiropas Savienības fondiem un arī citiem tādiem ārējiem finanšu instrumentiem daudz kas no tā, kas ir šobrīd redzams Cēsīs vai Cēsu novadā, vienkārši nebūtu. Tāpēc, ka no tāda tekošā budžeta sakārtot skolas vai slimnīcas vai ūdensvadas vai katlu mājas vai kultūras būvs vienkārši nebūtu iespējams. Un kopumā tas projekta portfels Cēsu novadam ir bijis ļoti liels. Mēs pat vienreiz kaut kur skaitījām, kaut kur aptuveni ap 100 miljoni, bet tā grūti saskaitīt, jo līdz 2009. gadam bija Cēsu pilsēta atsevišķi, tad 2009. gada reformā mums pievienoja vienu pagastu, un tagad no 21. gada ir atkal cita novada. Līdz ar to, ka tur, ja tā gribētu šī novada robežās, kas ir šobrīd saskaitīt, tad tur būtu diezgan jāpaskaita, bet katrā ziņā tas investīcija portfels ir liels, jā. Jā, tad varbūt jūs arī varētu nosaukt, kuri jūsuprāt ir veiksmīgākie projekti, kas ir īstenoti pēdējos gados Cēsīs ar Eiropas fondu līdzekļiem? Sarežģīts, bet tomēr ļoti veiksmīgs ir Cēsu koncertzāles projekts. Viņš arī liels bija, viņš finansējās no 2 fondu projektiem. Viņš bija sarežģīts, tā bija rekonstrukcija, un tur ir vairākas funkcijas iekšā. Bet šajā gadā mēs nosvinējām koncertzālē 10 gadu jubileju, un tā atskatoties, liekas, ka tas ļoti veiksmīgs un tāds labs. Tad liels investīciju portfels ir bijis Jaunā pils, Vecā pils, Svētā Jāņa baznīca, kas ir tāds ikonisks būves Cēsu pilsētā, ar ko saistās arī tāda turisma, nozars attīstība, biblioteka arī tāds smuks objekts. Lieli fondi ir Cēsu klīnikā, uzņēmējdarbībā, izglītībā. Tā tur varētu saukt, piemēram, šobrīd. Uz šodienu mums ir 45 dažādi projekti dažādās stadijās. Un pie tam tie ir tādi infrastruktūras projekti. 27 projekti mums ir tādā realizācijas fāzē šobrīd, 11 ir vērtēšanā, 7 ir gatavošanā. Tā kā tas čemodāns ar projektiem mums ir liels.
Jā, varbūt tad jūs varētu pakomentēt, kas ir tas sarežģītākais un kādas ir tās grūtības īstenojot projektus ar Eiropas Savienības līdzekļiem? Zinu, kā no programmas uz programmu droši vien tā varētu teikt, bet es domāju, ka tādā ziņā mēs esam atsituši vai piesituši roku uz projektu sagatavošanu, iesniegšanu un realizēšanu. Es teiktu, infrastruktūras projektos gandrīz vai lielāka tā ķeršanās ir projektētājiem, būvniekiem un tā tālāk, jo tur bieži vien ir nobīdes termiņos, tur bieži vien ir nobīdes budžetā, tur ir kaut kādas vēl citas nesaistas, bet tas tāpat kā dzīvē, droši vien, ka nav tādu. Bet ir, protams, projekti, kuri iet kā pa celmiem, un ir projekti, kas vienkārši iet ļoti plūstoši, bet man nav tāda varbūt precīza algoritma, kas tieši kāpēc viena projekta iet ļoti labi, bet kopumā pieredze mums ir, zināt mēs zinām, gribēt mēs gribam, varēt mēs varam, bet nereti ir ar mūsu līguma attiecībās esošajiem mums ir kādreiz kāds sarežģījumi, ka nevar laikā uzprojektēt, nevar kvalitātē uzprojektēt, nevar uzbūvēt laikā un tā tālāk. Varbūt tad ir bijis arī kāds projekts, kur ir pietilpusi šī nauda un viņš nav īstenots līdz galam? Vajadzība jau vienmēr ir vairāk. Piemēram, tā pati viduslaika pils. Mēs jau viņu vairākās kārtās īstenojam, jo viduslaika pils ir milzīgs objekts un tur par tornim vai pa apjomam. Cēs klīnikas projekts arī. Tur ir vismaz 5 kārtas bijušas, jo vienkārši vienā tādā aploksnē tas finansējums nav tā, ka mēs varam piesaistīt 10 miljonus un uzreiz no viena gala līdz otram galam. Līdz ar to tādās kārtās daudz, kur tas ir. Man tā prātā nenāk, varbūt ir kaut kādas prioritātes, kurām mēs nevaram piesaistīt finansējumu, jo tas kaut kādā mērā nav tajā brīdī prioritāšu struktūra fondu projektu prioritāšu jomā, bet tā, ka mums tagad kāds objekts pusceļā būtu jāpamet, tādu gan es neatceros. Labi, un tad varbūt ir kaut kādas iedzīvotāju pateicības atsauksmes un tā teikt viedoklis par to, ka tiešām šie Eiropas fondi uzlabo viņu dzīvi Cēsīs. Piemēram, tas, ko iedzīvotāji noteikti sajūta, ir ūdens kvalitātes, jo kādreiz Cēsīs bija ļoti ar augstu dzelzs saturu. Visiem annas bija brūnas, teikannas brūnas un tā tālāk. Tagad tā ir tāda absolūta vēsture. Piemēram, Cēs klīnika, tagad tā ir pilnīgi, ja mēs atskatāmies uz to, kāda viņa bija un kāda tagad, tas ir pilnīgi kā diena pret nakti, cilvēki to ļoti pamana un novērtē. Tāpat ir Cēs koncertu zāle, biblioteka, izglītības iestādēs, kur ir dažādi uzlabojumi un pilnveidojumi. Tā kā siltuma apgāde, ir lietas, ko iedzīvotāji sajūt ikdienā, tas pats ūdens, un ir lietas, ko iedzīvotāji varbūt, kāda skolas modernizācija. To sajūt tie iedzīvotāji, kuriem ir bērni vai mazbērni un tā kā, bet skaidrs, ka tas tā kopējā attīstība, tas lielā mērā ir pateicoties fondiem. Jā, un tad varbūt jūs kā mēs varētu ieskicēt, kas šobrīd ir tās galvenās prioritātes, kādi projekti tiek veidoti, kur vēl varētu izmantot šos Eiropas Savienības fondu līdzekļus? Lielākais projektu portfels šobrīd ir saistībā ar energoefektivitātes jautājumiem, jo vienkārši tur ir pieejams finansējums. Otrs lielākais bloks ir uzņēmējdarbības attīstības projekti, dažādi industriālās teritorijas vai, piemēram, tur mums ir neredzīgo kvartāls, ir Rainis, kur 30 gadus bija tukšas ražošanas telpas. Mēs viņus atpirkām un tagad to boksam pielāgojam. Tad izglītībā, liels finansējums. Tad šajā uzsaukumā mēs arī pacīnīsimies par līdzfinansējumu kultūras mantojumu būvēm un konkrēti Lielstraupas pils atjaunošanai. Un tad ir mazāk tāpatās
siltuma apgādē, tāpatās veselības aprūpē, tā turpinās investīcijas. Bet pirmais trīnieks ir energoefektivitāte, uzņēmējdarbība, izglītība.